Mārtiņdienas tirdziņā, un šobrīd esmu noķērusi mīmu. Vai tev patīk šis tirdziņš? Vai tu kaut ko iegādājies? Vai tas bija garšīgi? Un vai tu piedalījies buču bodē? Un kā tev tur gāja? Un tagad tādu foršu un oriģinālu sveicienu visiem Latvijas Mārtiņiem. Paldies tev liels! Tātad, kas pie tevis šeit notiek? Pie manis notiek gaļciņas. Un kā tev veicās? Ļoti labi. Pieprasījums bija, tagad pazuda, jo es divreiz nepieļauju, ka kāds kaujās. Mēs arī ņemam pēc punktiem, kas pieliek vairāk kāju, vai arī kas nesit, kas atgrūžās, vai kas rojas, ka rekordam ir mīnus, tātad viņš attiecīgi pretinieks dabāna punktu. Jā. Un vai ir kāds uzvarētājs, kāds spilgta personīgi, kas šeit ir uzvarējis? Jā, puisis tāds aplīgs ar lielo čemperi. Man viņš patīkās, bet viņš saudēja beigās. Bet viņš bija mans favorīts, ja godīgi. Viņš izstījās gals spēcīgāks. Un vai tu pats arī jau piedalījies? Nē, es pagaidām neriskējuši tādām sacensībām, bet es izdomāšu, kādu gan jau izkošos. Labi, un tad tev ir lieliski iespēja nodot sveicienu kādam Mārtiņam. Paldies! Tātad esam atkal pie tirgotājiem. Tad kā jums tirzniecība? Nepārāk labi, bet šeit kaimiņam normāli. Jā, man diezgan labi sanāk. Jau 6 gabaliņus esmu pārdevis. Un ko tad tu pārdod? Es pārdodu ruletes, paštaisītas. Paši arī taisījām ievārījumu, kas tur iekšā. Un tad viss no Latvijas? Jā, no pašu dārza. Tu par veselīgu dzīvesveidu? Protams, kāds savādāk. Un ko tu pārdod? Es pārdodu keksu, bet man diezgan bēdīgi ir. Neko neesmu pārdevis. Bet gan jau nāks cilvēki, tikai vajag reklāmu varbūt. Jā, domāju, ka reklāma neko nedod. Kaimiņiem arī reklāma, bet viņiem diezgan... Tad tu saki, ka tāda neaktīva publika šeit? Es domāju, ka jā. Novēliet kaut ko Mārtiņiem. Mārtiņi, davai dariet, ko Mārtiņi dara, un viss būs kārtībā. Lai viss veicas, lai laba produkcija un viss. Lai jums jautri nosvinēt, pārāk daudz gan nedzeriet. Paldies! Mēs esam pie nākamajiem tirgotājiem un varbūt pastāstiet, kā jums iet? Labi. Kā tirzniecība? Arī labi. Un kā tev? Vairāk iet no šokolādes keksi. Īpaši šokolāde, tad jau viņi ir garšīgi? Varbūt. Pati taisīja? Jā. Un tu arī pati taisīji? Jā. Māma nemaz nepalīdzēja? Viņa palīdzēja. Bišķiņ, tā jau vienmēr vajag, lai kādu palīdzību. Varbūt kaut ko Mārtiņiem novēliet kādam, ko pazīst? Un lai visiem priecīgi Mārtiņi. Mārtiņdien un tu? Lai labu tirgošanās. Labi, paldies liels. Čau! Čau! Vai esi gatavs šai intervijai nelielajai? Esmu gatavs. Kā tev Mārtiņdienas tirdziņš? Patīk, labs, viss kaut ko var iegādāties. Ko tu iegādājies? Ja godīgi vēl neko, es jau tikai domāju, skatos. Vai tas būs kaut kas garšīgs vai tomēr mājām noderīgs? Garšīgs, visticamāk. Tātad tu mīlēsi? Jā. Un vai tu piedalījies fotostūrītī vai gaļu cīņās vai buču bodē varbūt? Vēl nekur. Es tev iesaku aiziet spotostūrī, tur ļoti skaistas bildes sanāk. Labi, aiziešu. Es tevi redzēšu, vai tu tur būsi bijis. Jā. Un tagad liels sveiciens visai Latvijai svētkos. Liels sveiciens. Paldies. Labdien, meitenes! Labdien! 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 Vai jūs zināt, kur jūs esat atnākušas? Jā. Laikam? Uz zāli. Un kas zālē notiek? Pasākums. Kāds? Mārtiņdienas tirdziņš, tas ir rakstīts lejā plakātā. Bet ne par to ir stāsts. Vai jūs kaut ko jau iegādājāties šeit? Es redzu, ka jā. Laikam jā, mani piekakuļoja kaut kāda ēdienas. Nemaz negribēja, bet man piespiedīja. Bet vai tev negaršo? Es jau pārēdos no viņa. Tā gadās tirdziņos. Kādēļ jums nekas nav meitenes? Nezinu. Diētā. Diēta. Tik agrā vecumā diētas nevajag ieturēt. Bet, labi, varbūt kaut kādu kopēju sveicienu visiem Latvijas Mārtiņiem vai arī kaut kādam īpašam Mārtiņam.
Sveicam visus Mārtiņus, lai arī ko viņš šodien darītu. Paldies jums liels! Tātad mēs esam Mārtiņdienas tirdziņā, kā jau jūs visi zinat, un šobrīd es esmu pie tirgotājām. Tātad nedaudz sīkāk izstāstiet, ko jūs pārdodat. Es pārdodu aromātiskas svecītes un krājkases. Es pārdodu ķiršu dzērienu un burkānu frī. Nu izstāst, ka jūs esat pašas to veidojušas, vai tā ir taisnība? Jā. Un kāda ir pirktspēja, vai daudz cilvēku iegādājas, vai nepārāk? Pārdeva arī cepumiņus, tos visus izpirkam, un svecītes arī visiem ļoti patīk. Krājkas gan vēl nepērk neviens. Un tev? Jā, šis ir viss, kas man ir palicis, man apmēram vairāk kā pusi jau ir nopirkta. Tad es jums novēlu visu pārdot, lai mājās nav jānes, un varbūt kopēju sveicienu Mārtiņiem. Apsveicu! Jautri pavadīt laiku. Liels paldies! Šodien mēs esam Mārtiņdienas tirdziņā un šobrīd intervēju latviešu valodas skolotāju. Vai jūs katru gadu apmeklējat Mārtiņdienas tirdziņas mūsu skolā? Obligāti. Vai jūs katru gadu arī kaut ko iegādājaties? Pilnīgi noteikti. Un šogad, ko jūs iegādājāties? Es ļoti skaistu kaklarotu. Un vai tā ir domāta jums, vai jūs kādam dāvināsiet? Pagaidām man tā kā, jā. Tad lieliski. Un varbūt kādu sveicienu Mārtiņiem. Visiem jautri pavadīt Mārtiņdienu, priecīgus svētkus un izbaudīt šo brīnišķīgo rudens burvību. Liels paldies jums, lai jauka diena. Tātad tu esi tikko atnācis no gaļa cīņām, kā tev gāja? Smagi, tur 1-3 zaudēju, esmu piekusi. Vai kādu balviņu dabūji? Nē, diemžēl. Tikai gandarījumu. Jā, bet es 3 reizes cīnījos, 3 zaudēju. Žēl. Varbūt ir kaut kas, ko tu tagad pārdomā savā taktikā un ar 4. reizi varbūt uzvarētu? Es domāju, vajadzētu vairāk spēku paņēmienus izmantot. Bet nedrīkst. Drīkst. Nedrīkst ar rokām, var tikai ar spilvenu. Kādu spēku paņēmienu tad vēl var izmantot? Ar pleciņu pagrūst. Vai tad tas ir vajadzīgs? Priekš uzvaras, jā. Labi, tad tev novēlu ar 4. reizi iet un uzvarēt. Paldies, labi. Paldies. Kā tev liekas, kas ir stiprāks, vista vai gailis? Gailis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš lielāks. Viņš augšā vai apakšā? Pa vidu. Ir? Kā tev liekas, cik gailim spalvas astē? Es nezinu. Augšā vai apakšā viņas? Augšā. Labi, pa labi vai pa kreisi? Kreisi. 160 grādi? Nezinu, 90. Kas stiprāks, vista vai gailis? Govs. Ja paņem cāli? Cālis. Un ja burkānu vēl? Tāda kartupelis. Kāpēc? Tāpēc, man tā liekas. Augšā vai apakšā? Lejā. Paldies. Var? Tātad mēs esam Mārtiņdienas gada tirdziņā. Vai jūs esat jau kaut ko šeit iegādājušies? Nē. Ko tu saki? Vai tu esi kaut ko jau iegādājies? Nē. Plāno? Es nezinu, ja kaut ko labi atradīšu, te jau varbūt nopirkšu. Arī, ja kaut ko atradīšu. Tātad jums pa labi ir gaļu cīņas, vai jūs viņās piedalīsieties, vai esat jau piedalījušies? Mēs jau piedalījāmies pašā sākumā. Saules uzvarēja. Tev patika? Jā. Viegli uzvarēt? Jā. Paldies, puiši! Tātad tu esi Mārtiņdienas tirdziņā, vai tev šeit patīk? Jā. Kas tieši? Izskatās, ka ļoti daudz bērni ir pacentušies par savu produktu un lai Mārtiņdienā viss izdotos. Kādēļ tu pati nepiedalies ar pārdošanu un tā? Es pagājuši gadu pārdevu. Un ko tu pārdevi? Pagājuši gadu Mārtiņdienas tirdziņā es pārdevu keksiņus. Un labi gāja? Jā, viss izpēc. Tad kādēļ es šogad to neizdarīju? Šogad es biju pārāk slinka. Labi, vai tu jau biji fotostūrītī? Nē, bet varbūt aiziešu. Es tev iesaku aiziet, tas ļoti noder. Labi. Un vēl kādu foršu sveicienu Mārtiņiem visiem. Tādu, lai visi kārtīgi pieēdas un izpērk visu šo tirdziņu. Paldies! Tātad tu piedalījies izsolē? Jā. Kādēļ tu piedalījies? Ja gribēju iegūt kādu lietu. Un vai tevi apmierina lieta, ko tu ieguvi? Mazliet. Un pa cik tu viņu ieguvi? 36 centīmiem. Tad jau dāvinās mammai? Jā. Vai meitenei? Nezinu. Izdomā. Pasaka arī, kas tas tāds ir, ko tu iegādāji? Es nezinu. Es tev pateikšu, priekšā tas ir žābo un to liek ap kaklu. Skaidrs. Paldies. Tātad kā šis pasākums? Viss izdodas? Jā.
Vai kaut kas ir nogājis varbūt greizi? Jā. Kas tieši? Vispār nē. Mūzika neskan pa skolu. Nu, bet nevajag jau, lai skan pa skolu, pietiek arī, ka šajā vietā skan, vai tad ne? Tā teica viņa. Nu jā, un kāda stila mūzika tad skan? Latvijas dziesmas. Kādēļ Latvijas? Nezinu, latviešu Mārtiņu dienu gal galā nekādu hartu. Ai, jūs paši svinēsiet Mārtiņu dienu? Kas ir Mārtiņu diena? Jā, nē. Nu, tad apsveiciet kādu Mārtiņu šobrīd. Es nepazīstu Mārtiņu. Visus Latvijas Mārtiņus apsveiciet. Es apsveicu Mārtiņu Freimanu. Mārtiņu. Jā, apsveicīs Mārtiņus Latvijā. Paldies jums, puiši. Sīkā, ko tu pārdod? Uzlīmes. Kā veicas? Labi. Cik daudz jau esi pārdevis? 3 lati. Un ko tu iegādāsies par 3 latiem? Pirkšu vēl taisīšu uzlīmes. Tad tu esi skolēnu mācību uzņēmums? Jā. Malacis. Opa Gangnam Style.